Visus lietvārdus var sagrupēt divās grupās – īpašvārdi un sugas vārdi. Īpašvārdus var atšķirt ļoti ātri. Tos raksta ar lielo burtu, neatkarīgi no tā, vai vārds ir teikuma sākumā, vidū vai beigās. Nu ko? Sagrupēsim šos vārdus. Sāksim ar vārdu suns. Vai vārds suns ir īpašvārds vai sugas vārds? Pareizi, sugas vārds. Pasaule? Nē, tas nebūs īpašvārds, tas ir sugas vārds. Vārds pasaule tiek rakstīts ar lielo burtu tikai tad, ja tas atrodas teikuma sākumā. Reksis? Pareizi, tas ir īpašvārds. Rīga? Arī Rīga būs īpašvārds. Tas ir pilsētas nosaukums. Kalns? Nē, kalns būs sugas vārds. Pareizi. Līga? Jā, vārds līga ir īpašvārds. Māja? Māja? Sugas vārds. To rakst ar lielo burtu tikai tad, ja atrodas teikuma sākumā. Tāpat jūra. Bet gaiziņš? Tas ir kalna nosaukums. Tas ir īpašvārds un raksta ar lielo burtu gan teikuma sākumā, gan vidū, gan beigās. Kārlis? Arī īpašvārds. Kurš no šiem diviem vārdiem ir īpašvārds? Upe vai ežezars? Pareizi, ežezars. Bet vārds upe ir sugas vārds. Pārbaudīsim. Jā, mēs esam uzdevumu izdarījuši pareizi. Malacis!